Jauna meitene stāsta draudzenei. Es vēlētos būt kino zvaigzne. Tad par mani runātu visa pasaule. Nu, vai tev nepietiek, ka par tevi jau runā visa mūsu pilsēta? Saki, kā tev patīk tas vīrietis, ar kuru es tevi vakar iepazīstināju? Vai, tu zini, viņš briesmīgi krāts. Jauna sieviete ienāk konditorijā un jautā. Vai jums lūdzu neatrastos kāda torte, kas nedaudz apdegusī no vienas puses? Ziniet, es gribētu, lai vīrs domā, ka esmu to izcepus pati. Vilciena kupejā brauc paveca neglīte mūķene un jauns vīrietis. Vilcienām tuvojoties tunelim, mūķene brīdina. Jaunais cilvēks, ja jūs tagad mani mēģināsiet noskūpstīt, es kliekšu! Es arī! Divas bagātas kundzes sēž operā. Klusāk, uvertīra! Patiesi uvertīra! Savu sievu Smits sauc par dārgakmeni. Tādēļ viņam bieži tiek jautāts, kur tad jūs viņu izrakāt? Ilona, vai tu mīli savu vīru? Protams, zini, es vispār ļoti mīlu vīriešus. Vīrs atgriežas mājās, bet ierauga, ka pie durvīm stāv čemodāni. Sieva, kas tad pie mums ir atbraucis? Neviens, vienkārši tu brauc projām. Interesanti, ko tās sievietes bija atradušas vīriešos agrāk? Kā agrāk? Nu ja, agrāk, tad, kad vēl nebija izgudrota nauda. Pēc dažiem kopā nodzīvotiem mēnešiem sieva saka vīram: Dārgais, man tev jāpaziņo kāda satraucoša vēsts. Pēc maza laiciņa mēs būsim 3. Kā? Tik ātri? Nu ja, iedomājies, mana mamma pārvācas pie mums jau nākošu nedēļu. Ko sieviete prot uztaisīt no nekā? Frizūru, salātiņus un traģēdiju. Mašīnrakstītāji ierodas pie ārsta. Ārsts palūdz: sakiet ā. Uzticīgi savai profesijai, mašīnrakstītāji vaicā: lielo ā vai mazo? Mīļā, nu lūdzu piešuj pogu manai žaketei. Kuru tieši? Šeit tev trūkst 2. Viņa. Tu man atgādini bangojošu okeānu. Ak, tā tu gribi teikt, ka es esmu tik liels un romantisks? Nē, man no tevis ir slikta dūša. Meitenei, kas atnākusi pieteikties darbā par sekretāri, firmā jautā: vai jūs pārvaldāt franču un spāņu valodu? Brīvi, bet esperanto? Vēl labāk! Es tajā valstī, starp citu, nodzīvoju 6 gadus. Vīrs pārnācis mājās, ierauga sievu ar mīļāko. Sameklējis bisi, viņš izsauc mīļāko uz pārunām. Beigās abi nolemj, ka izšaus 2 reizes gaisā un abi nokritīs. Pie kura sieva pieskries, tam arī viņa tiks. Sieva izdzirdējuši šāvienu sauc: Alfred! Lien taču no skapja ārā, tie muļķi viens otru ir nošāvuši.
jauna sieviete atnāk pie ginekologa. Ziniet, es jau 2 gadus esmu precējusies, bet man bērnu nav. Labi, izģērbieties un nogulieties uz kušetes. Vai, ziniet, es tomēr ļoti gribētu bērnu no sava vīra. Sarunājas 2 draudzenes. Klāra, tu taču beidzi skolu ar zelta medaļu. Universitātē bija teicamniece. Nu kā tu varēji kļūt par ielas meitu? Es nezinu, es tiešām nezinu. Man vienkārši paveicās. Dārgā, kad jūs man beidzot uzsmaidījāt, man radās karsta vēlēšanās uzaicināt jūs pie sevis. O, jūs nu gan esat Don Žuāns. Nē, cienītā, es esmu vienkārši zobārsts. Saimniece, pieņemot jauno mājkalpotāju, vaicā: es ļoti mīlu papagaļus, bet jūs? Neuztraucieties, es ēdu pilnīgi visu. Jauns cilvēks uz ielas vēlas iepazīties ar meiteni. Atļaujiet mani jūs uzaicināt uz kafejnīcu? Nē, pateicos. Ņemiet vērā, visas es nemaz neaicinu. Bet jūs ņemiet vērā, ka es visiem neatsaku. Divu draudzeņu saruna. Kā tu jūties pēc satikšanās ar vīrieti, kuram vispār nepiemīt humora izjūta? Ļoti labi. Es jau sen esmu sapratusi, ka smiekli nav pati lielākā vērtība. Kāds advokāts sniedz padomu jaunajam darba kolēģim. Kad tiesā kādu aizstāvēsi, centies runāt pēc iespējas ilgāk. Zini, jo ilgāk tu runāsi, jo ilgāk tavs klients paliks brīvībā. Tiesnesis. Tātad reizē ar olām jūs nozagāt arī vistu. Jā, jūsu gaišība. Es gribēju paņemt olas, bet vista tajā brīdī tā satraucās, ka es sapratu, cik cietsirdīgi ir šķirt bērnus no mātes. Tiesā prokurors jautā slepkavam: kādēļ pirms atvērāt lādīti nogalinājāt vecenīti otrā istabā? Nu jā, bet uz lādītes bija rakstīts: atvērt pēc manas nāves. Kundze, cik jums ir gadu? Tiesnesis jautā apsūdzētajai. Viņa klusē. Vai nu jūs atbildēsiet uz jautājumu, vai es pavēlēšu veikt ekspertīzi? Halo, policija! Policija, mūsu kasieris aizbēdzis! Tā, vai seifā paskatījāties? Jā, bet tur viņa nav! Tiesnesis. Ziniet, es tomēr nesaprotu, nu kā jūs ar vienu sitienu varējāt izsist cilvēkam 5 zobus? Apsūdzētais. Ļoti vienkārši. Ja vēlaties, es varu parādīt. Kaimiņi, es apdrošināju savu māju pret uguni un zibens spērieniem. Nu, ko jūs teiksiet? Uguns, es saprotu, kaimiņš saka, bet kā tad jūs uztaisīsiet to zibeni? Apsūdzētais. Jums tūlīt vajadzēja nodot atrasto maciņu policijā. Nu jā, bet tajā dienā tur neviena nebija. Nu, bet nākamajā maciņā nekā vairs nebija. Tiesnesis pārmet klaidonim. Kāpēc jūs esat tik nepateicīgs? Vecenīte jums ziedo maizi, bet jūs ar akmeni izdauzāt viņai logu. Tas nebija akmens. Nu, bet kas tad? Tā bija tā pati maize.
Policists ved arestētu vīrieti pa ielu. Pēkšņi vējš norauj arestētajam cepuru un aizpūš pa ietvi. Arestētais: ak, mana cepure, atlaidiet mani, es to noķeršu. Policists: haha, ko tu te muļķus meklē? Labāk tu pagaidi tepat, bet es aizskriešu. Divi policisti nosūtīti aizturēt gangsteri tā mājā. Pie durvīm viens policists saka otrajam: ej tu pirmais, nebaidies, es tevi atriepšu. Tiesnesis: tā ir neredzēta nekaunība. Sākumā nozagāt dārgu kažoku, izrādījās par maz, paņēmāt arī naudu. Apsūdzētais: jums man jāpiekrīt, tiesneša kungs, es taču nevarēju staigāt dārgā kažokā un bez graša kabatā. Tiesnesis: būtu labāk, ja atzīsieties. 10 liecinieki to redzēja paši savām acīm. Apsūdzētais: kas par to? Es varu atnest 100 lieciniekus, kuri vispār neko nav redzējuši. Liecinieki, vai jūs redzējāt, kā gāja bojā Misters Blacks? Jā, ser. Viņš gāja pa tiltu un ieraudzīja, ka kāds vīrietis grasās slīcināties. Tād Misters Blacks viņu apstādināja un teica: nesteidzieties, labāk kopīgi apspriedīsim, vai jums ir vērts šķirties no dzīves. Pēc tām abi divi sarunājās 2 stundas. Pagaidiet, kāds tam sakars ar Mr. Blacka nāvi? Jā, bet pēc sarunas viņi roku rokā nostājās uz tilta apmales un ielēc ūdenī. Šo noziedznieku bija ļoti viegli noķert, policists stāsta ģimenes lokā. Viņš uzlauza seifu, izvilka no turienes naudu, izdzēra 2 pudeles ruma un vēl atstāja pirkstu nospiedumus. Uz pudeles? Nē, uz asfalta. Policists: jūsu dēls ir nozadzis motociklu. Māte: nabadzīņš. Un viņš tā sapņoja par automašīnu. Policijas priekšnieks izsauc detektīvus, kas izlaiduši no redzesloka noziedznieku, kam bija uzdots sekot. Kā tas notika? Viņš devās uz kino. Un jūs? Mēs negājām. Mēs jau bijām to filmu redzējuši. Tiesnesis: kundze, kādēļ jūs esat nolēmusi šķirties no savu vīra? Viņš pret mani izturējās kā pret suni. Kā tad tas izpaudās? Viņš prasīja uzticību. Kādēļ jums bija jāzog tas pulkstenis? Tas bija tā. Lūk, es eju, skatos. Pulkstenis arī iet. Un tad es nodomāju, vai tam mums labāk neiet kopā? Tiesnesis: galu galā jums ir jānosprauž sev mērķis kļūt par citu cilvēku. Notiesātais: jā, es jau vienreiz mēģināju, bet tad man iesēdināja par dokumentu viltošanu. Es vakar pie jums biju un iesniedzu ziņojumu par motociklu zādzību. Kas tad noticis? Tas ir pārpratums. Ziniet, motocikls ir atradies. Es to biju vakar aizmirsis pie paziņas. Diemžēl mēs nevaram palīdzēt. Mēs jau esam zagli noķēruši. Policist, 5 minūtes atpakaļ man atņēma pulksteni. Kāpēc tad jūs nesaucāt palīgā? Es baidījos pavērt muti. Man tur ir 3 zelta zobi. Agri no rīta caur logu mājā mēģina iekļūt kāds vīrs. Policists to ievēro un sauc: ko tad jūs tur darāt? Atgriežos mājās. Kāpēc caur logu? Ziniet, aiz durvīm stāv mana sieva.
Piedzēries vīrietis guļ peļķē. Pie viņa vēršas policists. Ko jūs šeit darāt? Draugs, nedusmojies. Cūka gulbim nav nekāds draugs. Saprotu, jā. Es tūlīt lidošu prom. Kā jūs uzminējāt, ka tas ir noziedznieks? Viņš taču bija pārģērbies par sievieti. Jā, bet viņš neapstājās ne pie vienas vitrīnas. Tas ir absurds, policists saka sūdzības iesniedzējam. Vai tiešām jūs domājat, ka viņš gribēja jums izsist aci? Nē, protams, nē, ser, tieši otrādi. Man ir pamats domāt, ka viņš to gribēja iesist vēl dziļāk iekšā. Policists uzmanīgi ieskatās kāda garām gājēja sejā un murmina. Jā, tā, viss sakrīt, tā, garš deguns, jā, atkārušās ausis, dzimumzīmīt uz kreisās ausis, jā, izziņotais atalgojums par noziedznieku notveršanu varētu būt mans, jā, ja vien viņš jau nebūtu arestēts. Jauns advokāts uzsāk savu pirmo runu tiesā. Tas, ka mans aizstāvāmais ir griezies pēc aizstāvības tieši pie manis, neapstrīdami liecina par viņa nepieskaitāmību. Es izglābu cilvēku, kas gribēja slīcināties, bet viņš pakārās kokā. Bet kāpēc tad jūs viņu neglābāt arī otru reizi? Es vienkārši domāju, ka viņš grib pažāvēties uz tā zara. Kādēļ jūs tiesā ierodaties ar lauzni? Kā? Pavēstē skaidri bija rakstīts, lai es parūpējos par aizstāvību. Policists uzsāk sarunu ar alkoholiķi. Tātad dzerat, jā. Bet vai jūs nezināt, kas nestrādā, tām nebūs ēst? Jā, bet man jau nemaz nevajag uzkodas. Kādam advokātam izdevies izvilkt savu aizstāvāmo no diezgan netīras lietas. Kungs, es nezinu, kā lai jums pasakos. Dārgais, no tā laika, kad cilvēks ir izgudrojusi naudu, tā vairs nav problēma. Lieciniece, jums tiesas priekšā jāapsolās teikt tikai tīru patiesību. Bet tagad pastāstiet, kā tas viss notika? Es neko nezinu. Kā, nezināt? Vēl pusstundu atpakaļ jūs apgalvojāt, ka zināt katru sīkumu. Jā, tas bija, bet tad es vēl nezināju jūsu noteikumus. Vai sen jau pazuda jūsu sieva? Kādus 5 gadus atpakaļ. Un kāpēc tad jūs visu laiku klusējāt? Es vienkārši baidījos tam noticēt. Divu draudzeņu saruna. Klāra, kā tu vari būt tik pārliecināta, ka uzvarēsi šķiršanās prāvā? Tādēļ, ka mans advokāts man piedāvā laulības kontraktu. Mammu, es redzēju, ka mūsu tētis pastaigājas, jā, ar 2 policistiem pie rokas. Tiesnesis. Liecinieka kungs, es ceru, ka nopratināšana nav jūs pārāk nogurdinājusi. Nē, ko jūs, tiesnes kungs? Pēc 20 laulībā nodzīvotiem gadiem, tā ir tīrā spēlīte. Es redzu šausmīgu ainu, saka zīlniece. Rīt jūsu vīrs būs pagalām. Jā, to es zinu, atbild kliente. Jūs man pasakiet, vai mani ietupinās vai nē?
Skots stājas darbā Londonas policijā. Policijas inspektors viņam jautā: ko jūs darītu, ja jums vajadzētu izklīdināt lielu pūli? Es nezinu, ko es darītu šeit, Anglijā, bet pie mums Skotijā es dotos pūlī tieši ar izstieptu roku, lai ziedo kādu kapeiciņu. Policijas iecirknī. Es atnācu paziņot, ka pazudusi mana sieva. Labi, nu aizpildiet šo veidlapu un aprakstiet viņas izskatu. Labi, tikai, ja jūs viņu atradīsiet, tad lūdzu nerādiet viņai šo aprakstu. Lieciniek, vai jūs pazīstat apsūdzēto? Jā, kā tad? Mēs diezgan ilgu laiku kopā strādājām bankā. Bankā? Kad tas bija? Ziniet, es precīzi neatceros, bet tas notika rītausmā, apmēram 3 naktī. Ir noticis negadījums uz ielas. Policists jautā: pilsoņi, kas būtu šeit liecinieks? Vecenīte: Es esmu lieciniece, jā, bet kas šeit ir noticis? Vai tā ir taisnība, ka vakar jūs apzaga? Diemžēl, jā, atņēma pulksteni un maku. Bet man likās, it kā jūs teicāt, ka vienmēr nesājat līdzi ieroci. Jā, tā ir, bet par laimi viņi to neatrada. Apsūdzētais, jūs nozagāt kaimiņam klarneti. Kādēļ? Jūs taču neprotat to spēlēt. Protams, tiesneša kungs, bet viņš arī nē. Tiesas priekšā stāv mazgadīgs noziedznieks, kas tiek turēts aizdomās par zagšanu. Tiesnesis vēršas pie noziedznieka tēva. Kā jums nav neērti? Jūsu dēls jau 3. reizi tiesā, bet jūs nesat viņam iemācījis, kā viņam jāuzvedas. Bet es viņu mācu pastāvīgi, tikai viņš katru reizi atļauj sev noķert.